Kādas dizaina tendences mēs sagaidām 2026. gadā, Viktor? Te uzreiz jāsadala varbūt globālas tendences un tendences, kas ir mūsu tirgū. Nu, mēs atkal vairāk par virtuvēm strādājam, tad varbūt par virtuvēm es arī stāstīšu. Lielā mērā tendences nosaka arī attīstītāju redzējums, jo mēs jau veidojam virtuves bieži no jaunajiem projektiem, un tur jau ir kaut kāda apdare. Tā kā tur ir kaut kāda apdares izvēle, un tā apdarē mēs pielāgojam materiālus, ko mēs izmantojam virtuvēs. Nu, pieņemsim, jau kādu laiku trends uz pelēkām krāsām vairs nav, un tagad dominē zaļās krāsas, brūnas krāsas, un attiecīgi mēs arī virtuves piedāvājam tādas, kas būtu pieskaņotas. Tā kā šeit ir dažas zaļās krāsas, kas šobrīd ir ļoti populāras, un attiecīgi tad mēs izmantojam to krāsu, mēs viņu kombinējam ar kaut kādu skaistu koku, kas sasaucās ar grīdas segumu, un tad piemeklējam kaut kādu gaišu akmens virsmu. Nu, tas tā īsumā. Bet, ja tev interesē globālas tendences, tad ieraksti komentāros, mēs uzfilmēsim atsevišķo video ar atskaiti par Milānas izstādi.